Lēcam iekšā šodienas ziņās. Starp citu, dodies uz TikToku, apskaties konkursu video un ņem dalību konkursā. Jaunākie Polymarket dati liecina par to, ka Harris ir priekšā Donaldam Trumpam par 1%. Lielākā Singapūras banka DBS Bank uzsāk Ethereum un Bitcoin izniecību. Aptauja atklāja to, ka 84% ekspertu sagaida to, ka Fed rīt samazinās procentu likmi pa 0,25. Mazā Dienvidāzijas valsts Butāna ir uzkrājusi turpat $1 miljardu vērtībā Bitcoinu. Uzņēmums Microsoft Strategy ir izdevis obligācijas $700 miljonu vērtībā, par kuru pēc tam plāno pirkt Bitcoinu. Amerikas ETF-os vakardien Bitcoins ar pluszīmi un inflows bija lielāks, Ethereumam inflows bija mazāks un outflows bija lielāks un diena noslēdzās ar mīnuszīmi. Bitcoinam tas bija 12,8 miljoni ar pluszīmi, Ethereumam bija ar mīnuszīmi 9,4 miljoni. Foundation and Core Finance ir paziņojuši par sadarbību, lai izveidotu platformu stablecoin tirdzniecībai TON tīklā. Ja tev patika šis ziņu updates, ieliec like šim video un dodies uz profila aprakstu. Un, kā jau ierasti, spied uz linku profila aprakstā un pievienojas manai Telegram grupai.